Raidījums kontakts ar doktoru Čārlzu Stenliju, nesot evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā kontakts dziļāks ieskats Dieva gribā. Ir tik nomierinoši apjaust, ka Dievam jūsu dzīvē ir konkrēts plāns. Katram no mums. Tas nav viens un tas pats plāns. Katrs mēs esam veidoti tam, ko viņš mums ir ieplānojis. Mēs varbūt neizprotam, kā Dievs var darboties visā pasaulē, bet viņš to dara, jo ir Dievs. Viņš nevienu nav palaidis garām. Kaut ko mēs varam mēģināt saprast, kaut ko mēs noteikti nesapratīsim, bet viņam ir plāns mūsu dzīvē, un viņš grib to piepildīt. Ja vien viņam uzticamies un paklausām. Kad viņš ļāva tev piedzimt, ienākt šajā pasaulē, uzticēšanās un paklausība viņam ir galvenais. Tāpēc pajautā sev, vai ļaudis pazīst tevi kā cilvēku, kas uzticas un paklausa Dievam, kas cenšas dzīvot viņa gribā, vai arī kā personu, kurš vienkārši dara visu, kas nāk dabiski, vēlas būt laimīgs, vēlas gūt panākums un iederēties pasaules ceļos. Dievs neļāva tev piedzimt, lai tu darītu jebko, ko pats vēlies. Tas nebija viņa plāns. Daudzi nodzīvos visu dzīvi tā arī nekad nepajautājot, kāds ir Dieva plāns manai dzīvei, kāda ir viņa griba manai dzīvei. Tas tev ir jāuzdod šo jautājumu. Man prātā nāk pants no 103. psalma, jo tad rodas jautājums. Kā Dievs var izdarīt to un vēl ko? 103. psalms, 19. pants, viņš saka, tas kungs ir debesīs uzcēlis savu troni, un viņa ķēniņa valstība valda pār visu. Viņa ķēniņa valstība valda pār visu. Lai kas arī notiktu, Dievs pār to valda. Mēs klausāmies ziņas, dzirdam par kāpumiem un kritumiem. Kāds atbalsta to, kāds pilnīgi pretējo. Bet kur tajā visā ir Dievs? Tieši tur, kur vienmēr ir bijis. Viņš valda pār visu. Reizēm viņš ļauj darīt to, kas ir muļķīgi un iznīcinoši, bet biežāk viņš mūs apstādina. Reizēm skatoties uz to, kā cilvēki rīkojas, mums ir grūti noticēt, ka Dievs tajā visā ir iesaistīts. Man jādomā par to, ko Dievam teica Jeremija. 32. nodaļā. Ak, kungs, tu radīji debesis un zemi ar savu lielo spēku un savu izstiepto roku. Tev nekas nav neiespējams. Ja mēs ticētu, ka Dievam un viņa spēkam nekas nav neiespējams, tad mēs rīkotos pavisam citādi. Būtu lietas, par kurām mēs nešaubītos, jo Dievs taču valda. Viņš visu kontrolē. Viņa valstība valda pār visu. Problēma ir tajā, ka tik daudzi tam netic. Reizēm es paskatos televīziju un nodomāju, cik nožēlojami. Tas viss turpinās un turpinās, līdz man ir jāceļas un tas jāizslēdz. Un jājautā, kungs, vai kāds vispār par Dievu ir kaut ko dzirdējis? Vai kāds ir dzirdējis par vecās derības Jahvi, Elohim, visu Dievu, vienīgo patieso Dievu, Dievu, kuram piemīt visa vara paveikt jebko? Vai kāds, kas viņam tic, uzticis un gaida uz viņa vadību? Ja to visu klausās un skatās, bet nelasa Dieva vārdu, var pamatīgi noiet no ceļa. Šīs svētrunas nosaukums ir dziļāks ieskats Dieva gribā, un vispirms es gribu runāt par Dieva gribas 3 galvenajiem aspektiem, 3 kategorijām.
Pirmā ir Dieva iepriekš nolemtā griba. Tas, ko viņš darīs, kam nevar pretoties, ko nevar mainīt, un nav nekādu nosacījumu. Viss, ko Dievs var paveikt savā spēkā un mīlestībā, ko neviens nevar apturēt, viņš valda. Viņa iepriekš nolemtā griba, tas nozīmē, ka tā jau ir nolemta. Varētu šķist, ka šī pasaule griežas bez kontrolas, bet Dievs valda pār visu, kas notiek. Reiz pa reizei dzirdu kādu sakām, es zinu, kas notiek manā dzīvē, un man nevajag, lai kāds man to pateiktu. Bet varbūt tev vajadzētu apjaust, ka ir kāds lielāks par tevi, ka Dievs zina visu par tavu dzīvi. Viņš ir tas, kam tev vajadzētu paklausīt. Viņš ir vienīgais, kurš valda pār visu. Tad Dieva morālā griba. Viņa morālo gribu vislabāk izskaidro 10 baušļi. Tev nebūs zakt, melot, pārkāpt laulību un tā joprojām. Rakstos ir vairākas lietas, ko Dievs ir aizliedzis. Vai tas nozīmē, ka tās nevar notikt? Tas nozīmē, ka tā nav Dieva griba, ka tās notiktu. Par to pēc tam nākas maksāt, un tas sev līdzi nes iznīcību. Viņš ir Dievs, kurš dāvā mums brīvību un savā ziņā arī visatļautību. Mēs nolemjam, kā gribam rīkoties pēc sava prāta un sava laika. Mēs visam atrodam izskaidrojumus. Un tomēr, kad pārkāpjam 10 baušļus, mēs pārkāpjam Jēzus mācības un par to ir jāmaksā. Nekas nevar aizvietot paklausību, un nav neviena lielāka par Dievu. Reizēm es dzirdu, kā cilvēks spriež, es iešu un darīšu to, es rīkošos tā un šitā, bet ir Dievs, kurš vienīgais nosaka, ko tu darīsi vai nedarīsi. Viņš pieļauj nepaklausību un sacelšanos, bet tam ir sava cena. Grēks nav lēts. Sacelšanās pret Dievu nav lēta. Cilvēki spriež, ko viņi darīs, cilvēki grib brīvību darīt, bet tajā nav pilnīgi nekādas atbildības pret valdnieku Dievu. Mēs visi viņa priekšā nesam atbildību. Patīk mums tas vai ne? Tad ir Dieva vēlamā griba. Viss tas, ko viņš vēl mums. Viņa vēlamā griba, sāksim ar pestīšanu. Dievs ilgojas, ka mēs tiktu glābti, ka mēs tiktu kristīti, ka mēs dzītos pēc viņa gribas, ka mēs iemācītos lūgt, iemācītos sekot viņa mācībai, kas atklāta rakstos. Viņš vēlas, ka mēs iemācītos viņam paklausīt. Viņa griba ir, ka mēs iemācāmies viņā klausīties, sekot viņam un atzīt viņa vadību. Tātad, lai es varētu paklausīt, man jāzina, kas ir viņa griba. Kā es to varu atklāt? Klausoties patieso Dieva vārdu, lasot un ticot viņa vārdam. Ja gribi zināt Dieva patiesību, kā dzīvot un paklausīt, tev ir jāiepazīst Dieva vārds. Protams, nelikšu celt rokas. Es mēģināšu jūs piesekt. Cik reižu pagājušajā nedēļā tu paņēmi Bībeli, lai izlasītu kaut vienu pantu? Nedēļā ir 7 dienas. Katrā dienā 24 stundas. Tavā plānotājā ir sarakstīti daudzi darāmie darbi. Tu nestrādā visu laiku. Tev ir arī brīvs laiks. Cik daudz no tā brīvā laika tu aizvadīji prasot Dievam, Kungs, vai mums pirkt šo māju vai mašīnu, vai man ļaut mūsu dēlam mācīties šajā skolā, vai man atļaut mūsu meitai tikties ar šo puisi, vai man ļaut dēlam pievienoties tam klubam? Kad tu pēdējo reizi pajautāji viņam, kurš zina atbildes uz visu? Ko viņš vēlas? Dievs vienmēr gribēs to, kas tev būtu labākais. Cik daudz no jums tam tic? Sakiet āmen. Tad kāpēc neprasi viņa prātu? Kāpēc pieņem tik daudz lēmumus bez viņa?
Viņam ir griba, mērķis, plāns, un viņš aicina, ka mēs viņam tā lūgtu. Lūdziet, un jums taps dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Klaudziniet, un jums taps atvērts. Šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam viņam lūguši. Ko no manis prasa paklausība? Vai tas saskan ar Dieva gribu, vai nē? Iemesls tam, kāpēc cilvēki tik dziļi grimst parādos, ir tas, ka viņi tērē nejautājot Dieva gribu. Mūsu valstī tā ir liela problēma. Parāda saistības ir liela problēma. Tu teiksi, bet kāds tam sakars ar Bībeli? Sāc lasīt un tu ieraudzīsi. Dievam ir daudz, kas sakāms par naudu un nepalikšanu parādā. Viens grēks noved pie nākamā. Dievam mūsu dzīvē ir sava griba. Viņa griba vienmēr ir labākā. Viņa jā ir labākais. Arī viņa nē ir labākais. Dieva griba ir viņa labākais plāns mūsu dzīvē. Tu varētu teikt, manā dzīvē ir tāds bardaks, es nezinu, ko darīt tālāk. Tad ļauj man iepazīstināt ar vēl labāku Dieva gribas aspektu, un tā ir viņa personīgā griba tavai dzīvei. To mēs varam iedalīt 3 kategorijās. Vispirms tā ir viņa apzinātā griba. Es nezinu, kas bija tavi vecāki un kā tu tika audzināts. Bet ko Dievs tev ir paredzējis? Kas viņam bija padomā, pat pirms tu vēl piedzimi? Kas viņam bija padomā attiecībā uz tavu izglītību? Kas viņam bija padomā attiecībā uz tavām garīgajām dāvanām? Kad tu uzticējies Jēzum Kristum kā savam glābējam, tev tika dāvātas spējas, talanti un prasmes darīt to, ko Dievs no tevis sagaida. Ja tu atceries savu bērnību, tu domāji, kad izaugšu es būšu tas un tas, darīšu to un to. Bet vai tu kādreiz jautāji Dievam, ko viņš vēlas, lai tu dari? Tu teiksi, kā lai es zinu, ko Dievs vēlas, lai es daru? Ja tu šodien šeit sēdi un nezini Dieva gribu savai dzīvei, varbūt tu nekad neesi viņam par to jautājis. Vai esi jebkad nokritis uz ceļiem, lai teiktu, Dievs, es negribu izniekot savu dzīvi, es gribu, lai manai dzīvei būtu nozīme. Ja tu man palīdzēsi un atbildēsi šo lūgšanu, es vēlos lūgt pēc sava prāta. Tāpēc, ko tu vēlies, lai es darītu? Ļoti reti jaunieši šodien runās ar citiem par Dieva gribu viņu dzīvei, jo viņi nekad nav par to domājuši. Vai tu jebkad apsēdies ar savu dēlu vai meitu, lai teiktu, parunāsim par to, kas tavā dzīvē ir pats svarīgākais? Kas tas ir? Varbūt viņi domās, ka tā ir izglītība, nē. Kas tavā dzīvē ir pats svarīgākais? Kāda ir Dieva griba? Un ziniet, tā ir patiesība. Nevis var būt, bet patiesība. Katru vakaru, kad biju mājās ar ģimeni kopš bērnu dzimšanas, es lūdzu pie viņu gultiņām. Viņi pat nesaprata, par ko es runāju. Es lūdzu, lai Dievs atklātu viņiem savu gribu jau ļoti agrā vecumā. Bieži, lai darītu pašu svarīgāko, mēs nogaidām pārāk ilgi. Dieva griba attiecas uz katru mūsu dzīves jomu. Ja tu domā par sevi, par savu nodarbošanos, kad tu meklē darbu, vai tu vienkārši meklē, vai arī saki, kungs, ko tu gribi, lai es darītu? Vispirms par to būtu jāprasa Dievam. Kur tu gribi, lai es strādātu? Cik lielu algu tu gribētu, lai es peldu? Kur tu vēlies, lai es ieguldītu savu dzīvi? Dienām ejot iztek arī mums dotais laiks, tu tā nedomā? Kad būsiet manā vecumā sapratīst, kā tas ir. Neapstājies, nepadodies, neuztraucies.
Uzticies Dievam. Katrai dienai ir jēga. Dievam ir plāns un viņam ir atbildes uz visiem jautājumiem. Ir daudz jautājumu, kurus mums vajadzētu nest visvarenā Dievu priekšā, bet tomēr mēs paši pieņemam lēmumus, kas balstās ierobežotās cilvēciskās zināšanās un emocijās, kas bieži vien ir pilnīgi aplamas. Citreiz mēs pieņemam lēmumus, lai izpatiktu citiem. Saskaņā ar Dieva vārdu, Dievs ir vienīgais, kam mums vajadzētu izpatikt. Izpatikt Dievam ir gudri un prātīgi. Ja tu viņu pazīsti, tad tu zini, ka viņš tev vēl pašu labāko. Āmen. Daudzi vecāki to nevar teikt. Viņi grib to, kas ir viņu kaimiņiem vai draugiem, lai viņu bērni brauktu ar tādu vai šādu auto. Mēs viņus sabojājam. Tu saki, ko tad man prasīt Dievam? Jebko. Kas tad ir tik mazsvarīgs, lai par to nevajadzētu jautāt Dievam? Viņam ir griba mūsu dzīvei, apzinātā griba, bet kas ir viņa apstākļu griba? Viņa apstākļu griba ir šāda, šeit es kļūdījos, bet ar Dievu mana dzīve tiks atkal sakārtota, jo esmu pakļāvis to viņam, un man tiek dots jauns sākums. Kā te izpaužas apstākļu griba? Dievs mūs pazīst, un viņš zina, ka mēs kritīsim. Viņš zina, ka reizēm pieņemsim nepareizus lēmumus. Viņš zina, ka esam cilvēki. Tā ir viņa apstākļu griba. Vai viņš mūs atmet? Nē, dzīvojot savā apstākļu gribā, mēs bieži sasniedzam mazāk, neesam tik apmierināti, priecīgi vai mierīgi, jo neesam apstājušies, lai vispirms pajautātu viņam, kad tomēr apstājamies, lai lūgtu viņu, viņš ir gatavs mūsu dzīvi sakārtot. Ir lietas, ko viņš izlabos, bet kaut ko citu, kādu apstākļu dēļ nē. Tātad viņa apstākļu griba ir šāda. Te es esmu, te ir mana pieļautā kļūda. Kungs, ko tu gribi ar mani šobrīd iesākt? Tad vēl ir Dieva tūlītējā griba, ko viņš no tevis sagaida tieši tagad, šajā brīdī. Kāda ir viņa griba tavai šodienai? Tu nevari mainīt vakardienu, bet pavisam noteikti tu vari mainīt rītdienu, jo rītdiena ir privilēģija. Tā ir iespēja, un Dievs ir ar tevi, viņa tūlītējā griba. Atvērsim Jēkaba vēstuli, 4. nodaļu, sākot ar 13. pantu. Nu tad jūs, kas sakāt, šodien vai rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu. Vai tas neizklausās pēc cilvēkiem mūsdienās? Jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu, jo tā ir kā tvaiks, kas uz īsu brīdi ir redzams un tad izgaist. Kur jums būtu jāsaka, ja tas kungs tā gribēs? Mēs dzīvosim un darīsim to un to. Bet tagad jūs lielāties savā augstprātībā. Katra tāda lielība ir ļauna. Tad, nu, kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku. Skatoties uz savu dzīvi, pajautā sev, kā es pavadu savu laiku, kā es tērēju savu naudu, kas ir mani draugi, attiecības, ko es pērku, kāda ir tava liecība. Tu teiksi, Dievu taču neinteresē šie sīkumi. Dievs ir personīgi ieinteresēts tajā, ko tu domā, ko saki, kā tu izskaties, kā rīkojies, kā dzīvo pasaulē. Tavā garā ir iemājojis dzīvais Dievs, kurš tevi ir arī apbruņojis, lai tu katru dienu varētu piepildīt viņa gribu, ja vien pakļausi viņam savu dzīvi. Vienīgi Dievs zina, kāds ir tavs pašreizējais dzīves potenciāls. Bet visticamāk, tas ir daudz lielāks, kā tu to redzi.
Tu teiksi, es esmu pieņāvis tik daudz kļūdu. Kurš tad nav? Dažāda veida kļūdas, bet šī kļūda kādam var izrādīties traģiskāka kā citam un otrādi. Bet par to nav stāsts. Kur tajā visā ir Dievs? Kungs, kas manā dzīvē pietrūkst? Ko esmu salaidis dēlī? Parādi man, uzrādi. Ja man kaut kas ir jānožēlo vai jāpakļauj tev, ko neesmu pakļāvis. Dievs, es gribu tavu labāko savā dzīvē. Ja tu paraudzītos uz savu pagātni, teiksim, pirms tu vēl kļuvi par pusaudzi, paskaties uz savu dzīvi. Ko tu mainītu? Visticamāk, ka mēs visi kaut ko mainītu. Pareizi. Visi. Atskatieties uz savu dzīvi. Ko tu gribētu mainīt? Otrs jautājums. Kāpēc tu esi nodzīvojis līdz šai dienai, domājot, ka kaut kā tiks galā bez Dieva? Vai tad, kad tu uzticējies Kungam Jēzum Kristum kā savam glābējam, tiki kristīts un pievienojies draudzei, pakļāvis savu dzīvi Kungam? Svētais Dievs mani ir pietiekami mīlējis, lai atklātu man savu gribu, kā arī to atklātu ikvienam, kas pēc tās jautā. Vai tu vēlies uzticēties Dievam tur, kur esi? Uzticēt savas kļūdas, savus panākumus, visu to, kas tavā dzīvē ir labs un nav tik labs, vai tu vēlies viņam teikt, Kungs, tu par mani zini visu. Tu zini manas kļūdas. Es lūdzu, piedod manus grēkus, un es zinu, ka man nav palikuši neskaitāmi gadi, lai labotos. Bet, Kungs, lūdzu, palīdz man aizvadīt atlikušo dzīvi saskaņā ar tavu gribu. Apstākļi ir tādi, kādi tie ir. Bet palīdz, lūdzu, man dzīvot tā, kā tu vēlies, lai es dzīvotu. Atlikušo dzīvi, tā, kā tu vēlies. Vai tu vēlies to viņam pateikt? Neļauj vēlnam sevi ieslodzīt. Dzirdi, vēlns saka, pārāk vēlu, ignorē šo svētrunu, ir jau par vēlu. Kamēr vien tu elpo, nav par vēlu, izlīdzinies ar Dievu. Tev var šķist, ka visas iespējas jau beigušās, bet var izrādīties, ka to ir vēl vairāk, kā tu to apjauti. Varbūt ir vēl veidi, kā Dievs tevi var lietot, par ko tu pat neesi iedomājies, jo nebija viņam to lūdzis. Es tev saku, nepadodies. Lūdzu, lai Dievs tev parāda, Kungs, apstākļi ir tādi. Esmu izniekojis to, kas ir bijis, bet tu, Dievs, man piedosi, jo tu to esi apsolījis. Kungs, kāds ir mans dzīves nākamais solis? Vai tu gribētu Dievam teikt jau šodien? Kungs, es esmu gatavs spērt nākamo soli. Dievs, es darīšu jebko, ko tu man liksi. Vai tu gribētu to viņam šodien lūgt, vai tu uzticies viņam, lai teiktu, ka darīs jebko, ko viņš no tevis prasītu? Vai tu uzticies viņam pietiekami, lai to darītu? Vai arī tu te sēdi un domā? Nu jā, bet tu nezini manas apstākļus. Neviens nezina otra apstākļus. Es vienkārši jautāju, vai tu esi gatavs uzticēties Dievam? Mums visiem ir jāuzticas viņam, lai kas notiktu mūsu dzīvē. Tev ir tā privilēģija sarunāties ar svēto Dievu, kuram piemīt visa vara, mīlestība un spēks. Viņš atradīs tevi tur, kur esi, un izdarīs ar tavu dzīvi ko tādu, par ko tu neesi pat iedomājies. Bet vai tu esi gatavs atdot sevi viņam, lai redzētu, ko Dievs iesāks ar tavu dzīvi, ja tu to pilnībā pakļausi viņam? Es domāju, ka tu būsi patīkami pārsteigts. Vai tev ir drosme teikt? Dievs, es ticu, ka tev ir griba manai dzīvē. Es zinu, ka tev nav bijis patīkami, kā es līdz šim dzīvoju. Šodien es lūdzu tavu piedošanu. Jā, Dievs, es varētu kādu tajā vainot, bet es to nedarīšu. Es lūdzu piedod man, un sākot ar šodien, kad iziešu pa šīs baznīcas durvīm, es gribu dzīvot pakļautībā tavai nevainojamai gribai, lai kāda tā būtu.
Es darīšu visu, ko tu liksi, un ticēšu Dievs, ka tu darīsi ar mani un manu dzīvi tikai to labāko, jo tu esi brīnišķīgs mīlestības, laipnības, labestības un atjaunošanās Dievs. Kādas lieliskas pārmaiņas Dievs var ienest tavā dzīvē, ja vien to vēlies. Tēvs, mēs esam tik pateicīgi, ka tu esi piedodošs Dievs, kurš attīra, atjauno un tik daudzos veidos darbojas mūsu dzīvē. Es lūdzu, ka ik viens, kas dzird šo vēsti, sajustu dziļu pamudinājumu, dziļu iedvesmu. Kādiem tas būs ļoti sāpīgi. Bet lai visi būtu pietiekami godīgi pakļaut sevi tev, un tad redzētu, ko tu iesāksi ar viņu atlikušo dzīvi. Dievs, tā ir mana lūgšana par viņu atlikušo dzīvi, ko Dievs iesāks ar manu atlikušo dzīvi. Tēvs, tu esi pilns pārsteigumu. Mēs zinām, ka tas tā ir. Pilns brīnišķīgu pārsteigumu. Mums var šķist, ka neesam tā vērti, ka nevienam nerūpam, bet mēs zinām, ka tu tāds neesi. Tu gaidi, kad mēs teiksim, jā, kungs, lai tu varētu sakārtot mūsu dzīvi, kas mainīs mūsu uz mūžiem. Tā šodien ir mana lūgšana Jēzus vārdā. Āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūgšanām un dāvanām.